Labrīt! Šodien es gribētu, lai mēs padomājam par to, vai nav mūsu dzīvē skaudības. Zinām, ka skaudības dēļ Jēzu Kristu farizēji un rakstu mācītāji nodeva, lai viņu piesistu pie krusta. Skaudības dēļ arī mūsu dzīvē notiek juceklis, notiek nekārtība. Un skaudības dēļ es nesaņemu no Dieva svētību. Un arī Jēkaba vēstulē 3. nodaļā un 16. pantā ir teikts: jo kur ir skaudība un ķildas, tur ir juceklis un visāda nelietība. Ja tev ir skaudīga acs, un tu pamani cita cilvēka dzīvē, viņam ir izdošanās, viņam ir kaut kāds pārākums, tāpēc šodien pārbaudi sevi. Ja tas ir, atzīst to Dievu priekšā, izsūdz to, jo pēc tam tas nesīs ļoti rūgtus augļus. Un parasti skaudīgiem cilvēkam viņam dzīvē nav. Viņš citiem skauž, ka viņam ir kaut kas un ka viņam materiāls ir ienākums, bet viņam pašam parasti materiāls lietas nav, viņam nav izdošanās, viņam nav veiksmes dzīvē. Man draugs stāstīja par kādu ģimeni, ar kuriem viņiem bija tāda sadraudzība, un viņi dalījās savos plānos, kurus viņi gribēja kā ģimeni paveikt kalpošanā. Un bieži tie cilvēki, kas pie viņiem nāca ciemos, viņi deva viņiem padomus, bet tie padomi bija vienmēr tā kā atrunāt viņus, nedariet to, nedariet tā. Un pēc tam, pēc kāda laika, atnāca viens cilvēks no tās ģimenes un lūdzu piedošanu, saka, es lūdzu piedod, jo es visu laiku šos te gadus, kamēr es biju ar jums sadraudzībā, es skaudu. Atnāca pēc tam māte no tās ģimenes, arī to pašu saka, un viņam liekas, nu, ko skaust? Kas mums tāds ir? Bet mēs skaudām. Jūsu ģimene ir tādu piemēru un, zini, pēc tam viņi sāka pārdomāt, kad viņi aizgāja prom. Ja, viņi, protams, piedeva, bet viņi sāka pārdomāt par to ģimeni. Un tiešām bija tā, ka viņi saka, mēs sākām skatīties, ka toreiz, kad mēs dalījāmies ar mūsu plāniem, viņas laiku mūs atrunāja. Redzi, skaudība dara visādas nelietības. Tāpēc, lai Dievs pasarga mūsu draudzē, ģimenē, dzīvojot ar cilvēkiem, lai nesabojā tas mūsu attiecības un lai mēs nepazaudējam Dievu svētību. Mīļais kungs, es lūdzu tevi palīdz, lai tu palīdzi mums redzēt skaudību. Parādi mums, Dievs, mans dārgais, kuros brīžos tas notiek, un es tev lūdzu palīdzi, lai šī skaudības sakne tiek izrauta, lai mēs varam gūt uzvaru un mēs varam dzīvot brīvībā un varam priecāties ar tiem, kas priecājas, un raudāt ar tiem, kas raud. Es pateicos tev par visu Jēzus vārdā. Āmen. Dieva svētība tev. Visu labu.